Esiet sveicināti podkāstā Aiz durvīm. Ar jums šodien podkāstā būšu kopā es. Mans vārds ir Luīza Špaka. Un es esmu Samanta Raipula. Un šodien pieskarsimies tēmai par to, kā ir agrā vecumā kļūt par jauno māmiņu un nākties audzināt bērnu vienai pašai bez bērna tēva. Ar mums šodien studijā ir Adriana. Čau, Adriana! Sveiki! Tad sākumā pastāst par to, kas tu esi, cik tev ir šobrīd gadi un ar ko tu nodarbojies. Mani sauc Adriana, man ir 22 gadi. Esmu mamma 3 gadus jaunam dēliņam. Šobrīd strādāju un paralēli audzinu dēlu. Un cik gados tu kļuvi par māmiņu savam dēliņam? Es kļuvu par māmu 19 gados. Un kā tu uzzināji, ka tu esi stāvoklī vispārībā? Vai bērniņš bija plānots un gaidīts? Bērniņš bija plānots, gribēts, gaidīts. Tas bija viss aprunāts un mums abiem bija vēlme kļūt par vecākiem. Kad tu paziņoji, ka tu esi stāvoklī, kā uz to reaģēja gan tava ģimene, gan bērna tēva ģimene, jo jūs abi tomēr bijāt jauni. Un noteikti, kad vecākiem bija savā veidā šoks par to, ka tu 19 gados kļūsi par mammu. Pārsteigums noteikti bija liels, bet gan mani, gan bērna tēva ģimene bija ļoti priecīgi. Nosodījumu es nesaņēmu. Visi gaidīja maziņo, atbalstīja arī grūtniecības laikā, arī pēc bērna piedzimšanas ļoti, gan emocionāli, gan esot klāt, palīdzot. Un ar kādiem izaicinājumiem tu sastapies grūtniecības laikā? Tie tomēr ir 9 mēneši, tas nav mazs periods, un vēl tu biji jauna. Kas bija tie izaicinājumi, kuri tev bija jāpārvar? Izaicinājumi īsti nebija. Es jutos pārliecināta, es jutos droši, un tas bērniņš tiešām bija ļoti, ļoti gaidīts. Un kaut kādos grūtumu brīžos arī ģimene bija ļoti liels atbalsts. Ar ko kopā dalīt arī emocijas un visu pārdzīvot. Piedzīvot drīzāk, nevis pārdzīvot. Varbūt bija kaut kāda lielāka emocionalitāte grūtniecības laikā. Jā, hormonālās vētras, ja tā to var nosaukt. Tas ir tāds salīdzināšs sīkums. Manuprāt, tam iet cauri katra jaunā mamma, katra grūtniece, ka tas hormonu svārstības notiek. Kāpēc tu nolēmi 19 gados, ka tu vēlies bērniņu? Jo vispārībā parasti īpaši mūsdienās 21. gadsimtā lielākā daļa mammas, sievietes atliek grūtniecības vēlāka laika, jo sākumā viņas grib izmācīties, atrast īsto vīrieti, nobriest un tad tikai domāt par bērnu piedzimšanu. Bet tev tas bija jau 19 gados. Kāpēc tu izlēmi tā? Man vienmēr bija sapnis kļūt par jaunu mammu. Vienmēr gribējies, es zināju to, ka man būs bērni. Mans vispārīgi sapnis bija par 2 meitām, bet man piedzima dēliņš, par ko es arī esmu laimīga. Un es nezinu, tā brīža sajūtas tādas bija, kad gribās bērniņu, kad es jūtos gatava tam. Un es jūtos droši uz to brīdi tajās attiecībās, kurās es biju. Tu šobrīd esi attiecībās ar jaunu vīrieti, kā tu viņam vispār pastāstīji par to, ka, hei, es neesmu viena, man ir dēls, un kā viņš to uztvēra? Pastāstīju uzreiz jau pie iepazīšanās, uztvēra viņš to pilnīgi mierīgi, pilnīgi ok. Viņam tas nebija, man šķiet, arī nekāds šoks. Un nekas tāds, kas viņu atturētu uzreiz no tālākās komunikācijas. Un kā tavs dēls uztver to, ka tavā dzīvē ir ienācis jauns vīrietis? Viņš pagaidām ir mazs, un arī uz to brīdi bija pavisam maziņš, 1 un 3. Onkulis, principā. Bet viņš pieņēma labi. Kā mēs problēmām. Un viņš viņu sauc par tēti, vai viņam ir cita iesauka? Nē, par tēti viņš viņu nesauc, viņš atšķir, kurš tētis, bet viņam ir mīļvārdiņš Čāča. Vienkārši vienā momentā sāka saukt viņu par Čāču. Jā, un vēl projām sauc. Okay.
Un vai šis tavs jaunais draugs, kā viņš iesaistās bērnu audzināšanā? Viņš iesaistās līdzvērtīgi tā kā es. Dara to pašu, ko es. Gan pabaro, gan ved izklādēties, gan liek gulēt. Kā mēs esam. Viņš tā kā otrs tētis. Mums ikvienam iespējams ir kaut kādi aizspriedumi pret to, ka sieviete agrā vecumā kļūst par mammu, un tad vēl, ja viņa nepaliek kopā ar šo pirmo bērnu, ar šo vīrieti, kas ir bērnu tēvs, mēs arī bieži vieni nosodam, izsakam komentārus par šīm mamām. Vai tu, Adriāna, esi saskārusies ar kaut kādiem nosodījumiem vai komentāriem, aizspriedumiem no apkārtējo cilvēku puses par to, ka tu kļuvi par mammu 19 gados? Nē, es neesmu vienīgais, kas manai ģimenei bija šoks to, kad attiecības ir izjukušas un man tagad ir jauns cilvēks blakus, bet no apkārtējiem nav bijis. Varbūt kaut kad es, piemēram, izējot publiskā vietā un, piemēram, ar ratiņiem te pastaigāties ar savu dēliņu. Vai nav tā, ka cilvēki skatās uz tevi tā dīvaini, apmēram, ko tu esi jaunā mamma? Nē, nav gadījies. Nē, es saņēmu nekādus aizskarošus komentārus vai skatienus nosodošus. Man tā ir bijis, ja es izēju, piemēram, ar ratiņiem un ar savu krustdēlu, ka viņš vēl bija arī maziņš, tad, es saņēmu vairākus skatienus, kad, cilvēki man tiešām skatās, ak, Dievs, tu esi tā kā jau mamma, mēram. Man tāds, labi, tas tikai mans krustdēls, bet, cilvēki dažreiz, jau ar skatieniem pasaka visu, pat nevajag komentārus vai kaut ko tādu. Nē, man tā nav gadījies. Man ir bijis ļoti bieži, kad autobusā palaiž apsēsties Rīgā centrā pa tiem tur tie tuneļi, palīdz ratus uznest, nonest. Nav nekad gadījies kāds nosodīt vai kaut ko neforši pateikt. Kā tu tieši tikko minēji par to, ka tev palaiž autobusos, trolejbusos apsēsties, ka tev palīdz arī tos ratus uznest. Kā tu tajā brīdī jūties tīri kā sieviete, vai tu jūties vāja tajā mirklī, un ka tev ir tāds, jā, paldies, ka jūs man palīdzat, vai tu tomēr iekšēji sevī jūties stipra? Vāji es noteikti nejūtos. Esmu priecīga to, kad palīdz. Es negaidu to palīdzību no citiem, bet esmu pateicīga to, kad kāds tomēr uzdrošinās palīdzēt, nevis iet garām. Varbūt, ja mēs pieskaramies tai tēmai, kā, piemēram, reaģēja tava ģimene un draugi uz tām jauniem attiecībām, vai viņiem nebija kaut kādu aizspriedumu par to, ka, tagad, tev ir jauns vīrietis blakus, ka varbūt tas ir par ātru, vai arī varbūt tavs dēls sajuks un sāks saukt tavu draugu par tēti. Kā viņi uz to reaģēja? Kaut kādas bailes manai ģimenei bija par to, ka vai viss būs kārtībā, vai tas arī ir cilvēks blakus, un kā viņš izturēsies pret mani, pret manu dēlu. Bet nosodījums īsti nebija, jo izvēle katrā gadījumā ir manā pusē, un kā man ir jādzīvo mana dzīve. Bet viņi kā jau uztraucas. Bet tagad viņi ir pieņēmuši, vai ne, tavu jauno draugu? Jā. Pavisam noteikti. Kā tev šķiet, vai šis ir tas tavs īstais cilvēks, ar kuru tu nodzīvos līdz pēdējiem elpas vilcienam kopā? Man ir sajūta, ka jā, un es arī ļoti gribētu, lai tā notiktu. Vai jūs abi esat plānojuši, ka jums būs kopīgs bērniņš, nevis kas ir tikai tavs un citi vīrieši, bet ka jums abiem? Runāts par to ir. Abi tā kā gribam, bet ne tagad. Kaut kad mazliet tālākā nākotnē. Un, ja mēs runājam par bērnu audzināšanu, tu sākumā minēji, ka tu arī strādā. Kā tu apvieno šo mātes lomu ar personīgo dzīvi strādājot? Man uz doto brīdi ir mājiņu darbs, tā kā. Un savās brīvdienās citreiz bērnu vedu uz dārziņu un pavadu laiku sev šopingā vai klusumā mājās, kārtojot māju, kas arī man kā terapija. Vai atstāju mājās, nelaižu dārziņu, mēs pavadam laiku divatā, braucam uz baseiniem, ejam uz biblioteku, parku, uz atrakciju parkiem.
Man ir ļoti svarīgs laiks divatām mums, jo man pašai tas bērnībai trūcis, un es to kaut kā cenšos kompensēt uz savu bērnu. Un, ja, piemēram, ceļojumos, tu kaut kādos, piemēram, brauc, tad tev ir kur atstāt, vai ne mazo? Jā, savai ģimenei mamma. Un es tā tikko iedomājos, tu esi jauna, tu esi mūsu vecumā, vai tev nav dzīvē pietrūcis tas, ka tu neesi, es teikšu, iztusējusies, bet tu esi pati sev uzlikusi tādu atbildības sajūtu jau no 19 gadu vecuma, ka tu esi mamma. Vai tev nav pietrūcis tie tusiņi, tās iepazīšanās ar visādiem cilvēkiem, gan ar pretējo dzimumu, gan ar savu dzimumu pārstāvēm? Nē, man tas nekad īsti nav pietrūcis. Es par to neesmu skumusi, kad es te nevaru iet ballēties, kā citi mani vienaudži. Tā bija apzināta izvēle kļūt par mammu tik agrā vecumā. Tāpēc... Bet tas no vienas puses jau kā neuzliek uzreiz tādu, ka tu nedrīkst vairs iet uz, tu tā kā esi mamma un tā. Jā, bet tev ir jādomā, kur to bērniņu atstāt. Jā, bet ja tev ir kur atstāt, ja tev ir mamma, tētis un arī, piemēram, no tēva puses kādai arī mamma, tētis un tā vecvecāki. Kad tu vari atstāt un, protams, izbaudīt arī jaunību. Tomēr arī tā. Laikam īsti nav vilinājuši te tusiņi, ballītes, klubi, dzeršanas. Jā, man patīk atpūsties ar draugiem, dažreiz kopā satikties. Pieskarsimies arī pie tās tēmas, ka tomēr bērns maina gan sievietes dzīvi, gan vīriešu dzīvi, gan abu kopdzīvi. Kā šī pieredze, ka tu kļuvi par mammu, tevi ir izmainījusi un mainījusi kā sievieti, kā cilvēku, kā jaunieti? Bērnu piedzimšana noteikti mainīja mani, jo tas uzliek ļoti, ļoti lielu atbildību, ka tev ir jārūpēs par mazu cilvēciņu, jo tu viņam esi viss. Un piedzimstot bērnam, arī sieviete piedzimst par mammu, jo visa pasaule mainās uz visiem 100. Viss ir jauns. Tas, ka tu redzi, ka tev apkārt ir mammas un kā viņām iet, tas nav tas pats, ka tas viss notiek ar tevi. Tā ir ļoti superīga pieredze. Un varbūt tās, kas ir bijis tas grūtākais, tu minēji, ka tavam dēliņam šobrīd ir 3 gadi, kas šajos 3 gados ir bijis visgrūtākais, ka tev šķiet, kad visas reāli vairs nespēju? Īsti nav tā bijis. Ir grūti posmi, kad ir kaut kādas vecuma posmi, kad ir kaut kādas krīzes, kad šķiet, ka ko vēl var izdarīt, lai mazāk būtu tie kašķi, un kad tās emociju uzplūdumu maziem cilvēkam, un tu vēl centies tikt galā ar savējiem. Un līdz ar bērnu tu arī audz pats un iemācies savas emocijas kontrolēt. Jūs ar bērnu tēvu bērniņu audzinājāt kopā apmēram gadu. Varbūt tās teorētiski tas skaitās, tas viens posms jau ir kaut kāds bērnam tas gads. Tu esi apradusi ar šo mātes lomu, bērns ir apradis ar šo ienākšanu pasaulē, jūs viens ar otru esat saraduši, un tad pēkšņi tu šķīries no bērna tēva. Varbūt tas bija tas moments, kad tu jūties viszemākajā punktā. Es domāju, ka nē. Es pati biju tā, kas gribēja pārtraukt šīs attiecības. Tāpēc tas noteikti nebija viszemākais punkts. Man īsti nav bijuši tādi viszemākie punkti, bet vispār par visu mammošanu, visu šo posmu grūtākais ir bērna slimošanas. Tas ir tas visizaicinošākais un visgrūtākais. Tā laikam visas mammas saka, jo es arī zinu, cik esmu ar savu mammu runājusi. Es slimoju daudz, kad es biju maziņa. Mammas darbs jau vien ir 24/7, bet tā slimošana ir principā 25/7, kad tev ir, principā tu noliec visu malā un tu vienkārši visu laiku esi kopā ar to bērniņu. Jā, es neesmu mamma, bet es varētu pat iedomāties, jo es zinu, cik man pašai ir grūti, kad es slimoju, tad es pat negribu zināt, kādu dienu es gribēšu zināt, cik grūti ir, kad tavs bērns ir slims, bet tas noteikti
ir visgrūtākais. Jo tas jau emocionāli ir grūti. Jo bērniņam varbūt ir 39, 40 temperatūra, un tu nezini, ko darīt. Tu dod Nē, tu vienkārši redz to mazo cilvēku mokamies, ka viņam ir slikti. Jā, nevari palīdzēt uz tādā bezpalīdzīgā situācijā. Jā, es tieši gribēju teikt, varbūt tās nevis, ka tu nezini, jo tu jau zini, tev ir bērna ārsts, kurš tev pasaka, dod tādas zāles, bet tu redzi, ka tam bērnam ir tieši tik slikti, un kad tu izstiepies vai saraujies, viņam labāk sekundes laikā nepaliek, un tu būtu gatavs atdot visu sevi, lai viņam tikai šajā sekundē pēkšņi kļūtu viss kārtībā. Bet nobeigumā varbūt mēs gribam šī podkāsta ietveros taisīt tādu vienu kopēju jautājumu visām mūsu viešņām, un arī tev mēs gribam uzdot šo jautājumu. Ko tu varbūt tās ieteiktu citām sievietēm, jaunām sievietēm, kā tikt galā ar šiem izaicinājumiem dzīves laikā, ar šiem kāpumiem un kritumiem, bet tāpat tās turpināt dzīvot, turpināt būt laimīgai, mīlēt sev apkārtējos. Ko tu ieteiktu viņām? Es ieteiktu nebaidīties, būt pārliecinātām par sevi, iet uz priekšu, jo dzīve vienmēr sastāvēs no kāpumiem un kritumiem, tā kā to neizmainīs nekas. Arī esot mammai būs kāpumi un kritumi, bet tas mazais cilvēks dod to spēku, to motivāciju katru dienu, visu laiku, lai tu būtu labāka sevis versija, lai tu būtu labāka mamma viņam. Vai tu esi sevis labākā versija šobrīd? Ir pie kā piestrādāt. Bet tu varētu sevi nosaukt par mammu. Es ļoti cenšos. Tad mēs ticam, ka tu esi mamma. Mēs ticam, ka tavam dēliņam tiešām arī tu liecies kā vislabākā mamma, jo man liekas, katram bērnam savu mammu ir vismīļākā, vislabākā. Un paldies, ka tu atnāci šodien dalīties ar savu pieredzi. Paldies, ka tu nenobijies no šī izaicinājuma un meties tajā iekšā kopā ar mums. Un paldies, ka tu turpini būt sevis labākā versija un esi sevis labākā versija. Paldies, ka bijāt šodien ar mums kopā. Ar jums šodien biju es, Luīza un Samanta. Un tiksimies jau nākamajā podkāsta Aiz durvīm epizodē, kur tad parunāsim par kādu citu tēmu ar kādu citu jaunu sievieti. Atā! Atā!